tā slīd. Redz? Polderāja. Pagaid, es vēl redzēšu, ja mēs brauksim garā viņām. Redzēsim, augšķi kādu smuku redzēs. Labi. Šoreiz paņemt. Te vispār nezog, draudziņi. Ja tu gan jau paspēs arī ar divstāvīgu autobusu pabraukt. Tur ir tāds lielu somu lete autobusā iekšā. Tu iekāp iekšā, noliec somas, ej otrā stāvā augšā. Tu nestiepsi taču, jā. Priekš kam? Autobusā ir kameras, bet principā zakt ir slikti. Un te neviens gandrīz to nedara. Ja dara, tad tie ir kaut kādi stūbi austrumi, eiropiešu poļi un kaut kādi. Jā, bet viņam agrāk vēl uzraujās, ne? Jā. Jau jaunums. Es uzzināju, kāpēc ir šitie vārti tagad tikko. To es nezināju. Un kāpēc ir šis iežogojums? Jā, un kāpēc ir šādi iežogojumi? Es domāju, ka agrāk truši bija tikai Austrālijā, ka bija lasījis. Brokoļi. Brokoļi, jā, bet šeit truši, esot savvaļas truši, tas vienkārši visu totāli nograuž. Nu. Jā. Lūk, šis te dārziņš ar to smuko brūno sētiņu. Jā. Tas ir manam draugam Aivaram. Aivars dzieda latviešu kori un visnotaļ jauks vecis, un te var redzēt tāds latvisks dārziņš. Tas ir šis. Tas ir šis. Pagā, pirmais ir tas nākamais? Otrais. Ar šito siltumnīciņu, jā? Ar šito siltumnīciņu, jā. Arī jau gurķi novākti. Jā. Aivar, tu esi labi novācis gurķis. Bet redz, vēl aug bietas, vēl ir dilles, salāti, redīsi. Tur ir kāposti. Vau. Nu kāpēc tur, tad kā bija tur garausīšu gardumiņš, kas... Jā, bet no sēta riņķi, jā. Jā. Bet puķis ir apkārt. Pagā, šitas tagad tavs Nē, dārziņš? šis ir Aivar vēl joprojām. Tas ir Aivar, tas tūplānā Aivar dārziņš. Kora dziedātāja dārziņš. Jā. Vai viņš ar to, ka viņš dzied kori arī nopelna, lai varētu izdzīvot īrijā? Nē. Diez vai. Viņam ir maizes darbs, un šis ir tā brīvdienās un pa vakariem, kur atbraukt atpūsties. Aivaru puķu zirņi. Viņš nemaz nezina, ka viņš aizies ēterī drīz. Šogad sākas būvēt, atjaunots. Un tas trusis nevar pārlikt šitai sētiņai pāri? Tie truši nav tik lieli, ka varētu pārlikt. Mēs šogad pirmo reizi tā pamēģinājām, kas vispār šī zemē aug. Izskatās, ka aug labi. Starp citas otro reizi augusta beigās iestādīja kartupeļus. Ir viedoklis, ka par cik šeit nav ziema, tad uz novembra beigām varētu novākt otro ražu. Bet tas ir drusku tā kā piesedzot, ka salons, jeb salons Šeit praktiski nav nav. salons šeit janvārī, februārī sākas. Bet ja tagad klimats pēkšņi mainās, jums pagājušā ziemā bija -10, tomēr uzkāpa Tad vien es brīdi. aiziešu nopirkšu kartupeļus veikalā. Tas jau ir prieka pēc, te ne jau vajadzības Es jau saprotu. Tā, labi. Tiek tā. Nu, redz, te man bija sīpoli. Sīpoli ir izrakti. Tos tu manīji. Jā. Te ir pārauguši redīsi, kurus es atstāju kā dzīvu žogu vienkārši ļoti skaisti. Kas šie pa tādiem Redīsi, es saku pārauguši redīsi. Tādi izskatās pārauguši redīsi? Jā. Pirmo reizi dzīvē redzu. Bet vajag skaisti, viņi pilnīgi tā kā tādi dekoratīvi augi. Te var dabūt redīsi sēklu, pa lēto. Pa vēl. Tā, kas mums šeit ir? Kabači arī ir novākti, bet rekur kaut kāds maziņais smukuls, vēl viens auga. Un tas gaida to novembri, kad kopā ar kartupeļiem. Iespējams. Zemenes sastādītas, te jau ir upas ir novāktas. Zini, ko caurmēru turīgais, jeb brīvības un neatkarības aplēmotais latvietis, kā tu zini, Latvijā ļoti daudz, ja? Viņi, ka šitādi ieraudzīt, viņi teikt, ja viņi mājās ir, viņi teikt, tas jau Krievu, tas tā komunistu laiku paliekas kaut kāds. Īriem it kā nav dzirdēts, ka būtu bijis komunisms kādreiz. Šeit es neesmu redzējis Krievus. Šeit ir 2 latvieši un viss šitas te, lai nesaka, ka īri slinki, tie visi ir īri. Viņi brauca 10. gada džipiem ar Mercedesiem. Viņi prieka pēc to dara, ne jau vajadzības. Jā. Mūsējās tās dāmītes braukā tādiem maziem sunīšiem, saucamajiem modes sunīšiem. Un lielveikalos iepērkas tikai saules puķes,
Pēdējais imanta tomāts. Pēdējā šī gada raža droši vien. Jā. Jāiztīra siltumnīca. Tos pārējos skatītājiem jāizliekās, ka viņi neredz, ka tur malās vēl daži, bet tas tā domāts tā simboliski. Katrā kārtīgā lauciņā, katrā zemes gabalā šeit ir. Jā. Vienkārši. Nu tā, lai... Pagad, tas ir tā kā... Tas ir tā kā pienākās. Pienāk, bet tas ir kopējais. Tu īrē un tā trūba te atnāk kaut kādi, jā? Jā, redz, katrā zemes gabalā ir ūdenskrānis. Nu, tas un par aizsalšanu nav jāuztraucās ziemā pārāk. Tāpēc arī mājām kanalizācija izvadīta ārpusē viss tā kā... Rabarberi. Siltumnīca arī šitā labā tā kā tāda. Tā bija pati pirmā siltumnīca pirkt Lidlā veikalā. Un šīs ir arī Lidla veikala. Jā. Redzi? Okay. Gurķi. Tīros, sūdos, bez ķīmijas. Tāda siltumnīca taisīja no grīdas līstiem, kas palika pāri tev būvējot biroju. Jā, vienā objektā palika pāri, šefs gribēja mest ārā un es palūdzu, viņš teica, ņem cik gribi, nav problēmas. Lūk, rezultāts. Vakar stāstīja, man vienkārši asociācija ar to kopā, tu vakar stāstīja par tām cūku skāņiem. Nu, kad tu ēdām galertu, tu pastāstīji, kā top galerts īrijā. Latvijā tas ir skaidrs. Jāiegādājās ir cūku kājiņas, cūku austiņas, cūku galviņas, tas jādara tirgu, tas viss maksā naudu. Kā īrijā? Nu, īrijā ir šur tur laukos tie saucamie gaļas kautūs, pie kuriem ir gaļas cehi, kur šīs te kājiņas, galvas un dažādi citi nelikvīdi, kas īru pārtikā netiek izmantot. Viņi tiek salikt kastēs un nolikt paņemšanai. Tiem, kam vajag. Tātad pavēlti. Kas arī viss stāsts. Pierādījums tam, kā arī Imants teica, ka šajās dārziņos kopjās ne tikai kaut kādi cilvēki, kuriem kaut kā pietrūkst, bet rekutantu, kam vienam ir šī gada džipiņš mierīgi, ko pēc numuru redzēt. Arī viņi vienkārši savu prieku pēc un kaut ko grib izaudzēt pati un viss. Un te aiziet, cerams, ne pēdējais vilciens. Tas ir uz Dublinas centra, var aizbraukt 20 minūtēm no šejienes ar mašīnu 40 minūtes. Griež riteni un verās vaļā vārti. Pagad, bet tas ir tā kā speciāli saglabāts, tā kā antīks tāds kaut kāds, jā? Nu, it kā jā un it kā nē, bet vienā ziņā tas pat ir droši. Nu, maz kā elektrība tur nobrūk vai dators, bet cilvēks ir okei. Cilvēks atver vārtus vilcienam, lai vilciens var aizbraukt un aizver vārtus. Tad... Nu, baznīca tā varētu būt, protams, kaut kāda anglikāņa droši vien, jā? Jā. Ja pareizi, īri jau taču katoļi vairāk. Katoļi, jā. Redz, kā mēs te visi otrādi braucam, te neviens neievēro noteikums. Viss ir pārbūvēts. Tūlīt būs mūsu ieliņa, kur mēs dzīvojam. Jā. Ciena, īri laikam arī ciena Krievijas vēsturi un arī nākotni. Tāpēc ir veikala nosaukumā ir ietverta gan pagātne, gan nākotne. Raspuķins un Puķins. Tas noteikti būs nākamais Krievijas prezidents, tā izskatās. Tā, mēs ejam iekšā, jo te ir austrumu preces. Ok, jā. All right. Nu, baigi žēl, ka neļāva mums filmēt iekšā, bet, nu, pārsteigums bija diezgan liels. Nosaukums liecina, ka tur būtu Krievu precēm tikai jābūt iekšā. Jebkurā veikalā šeit, nav pieņemts. Tas tomēr ir privāta property, jā, un... Nu jā, tas loģiski, bet šāds veikala tīkls ir pa visu īriju, tad tik var saprast, jā? Tas nav tikai Dublinā vai tikai šeit. Katrā lielākajā pilsētā faktiski ir Puķina veikala tīkls. Bet, pārsteigums tas, ka gan arī izskatījās, ka te latviešu preces ir vairāk pārtiks, nekā mēs redzam savos lielveikalos. Visādā ziņā pietiekami. Nav pa daudz, varbūt pa maz ir. Bet es domāju, ka... pilnīgi viss. Pilnīgi tur ir krējumi, piena izstrādājumi, gaļa. Sieri, Latvijas, jā, viss. Paldies Dievam. Maize nebija Latvijas, laikam, jā? Maize nav Latvijas. 2 latviešu zēni šeit cep maizi. Ir maize ceptu, bet viņi pat labam ir remontā vasarā. Jā, bet bijuši protes, kas tur vēl bijis? Tas ir tas, kas ir Latvijas eksports. Paldies Dievam.
savādi. Tas tāds zināms pārsteigums. Neļāva mums vienkārši iekšā filmēt, bet tas arī nekas. Mums tāpat viss skaidrs. Bija iepirkties. Kā zināms, mēs latvieši neesam tie turīgākie ļaudis, tāpēc bija jāiepērkās ļoti uzmanīgi. Koncertam iegādājos šādas apavas. Kad ņēmu viņas no plauktā bija rakstīts 6 eiro visam plauktam. Tad, kad gāja noskaidrot, cik viņas maksā, jo birka bija nokritus kaut kur, noskaidrojies, ka maksā 2 eiro. Rūtainas kediņas pa 2 eiro. Nu, kā redzam, bez šņoriem. Tad gājām uz citu veikalu un atradām kurpšņoras. Cik maksā kurpšņoras? 3 eiro. Tātad dārgāk par šīm čībiņām. Kopā 5 eiro. Varēja iztikt bez šņoriem un palicis pie naudas. Tad mēs ar Stefanu dzīvojam klusi, mierīgi, jumtā, 4 logi, ar kuriem istabā ienāk īrijas gaisma. Nu, ļoti līdzīgi tai pašai gaismai, kas Latvijā. Tikai tajā staro līdzi, zinām, ievērojam daļu tādas mums varbūt pietrūkstošās pārticības un kaut kāda neparasta daudzveidība, kas ir kā tāds upuris par pārticību, kas būtu noteikti arī jāupurē mums, ja mēs gribētu dzīvot tā kā dzīvo īrieši, tad ir jārēķinās ar to, ka mēs kļūtu ļoti internacionāli, jo šeit ir pilnīgi visu nāciju ļaudis pamanām, lielveikalos, uz ielas, mašīnās. Šobrīd mēs tā kā cīnamies tikai pret tiem saviem sveštautiešiem, kurus uzskatām par svešķermeņiem, nes kāpēc tā ļoti radikāli un bieži vien varbūt arī pamatot. Taču, ja gribam dzīvot kā eiropieši, tajā izpratnē, kā tie eiropieši tiešām šeit dzīvo, tad mums ir jārēķinās ar to, ka mums būs arī musulmaņi, mums būs arī tumšādainie, mums būs tomēr arī kediņas par 2 latiem un šņorīgs par 3. Atvainojas eiro.